Mēs iekurinām mūsu kūpinātavu. Mēs šodien izmantosim Latvijā ražotu abas kūpinātavu ar augšu malku darbinājumu. Var izmantot arī cits koks, piemēram, ķirsīta, ābelīte vai kāda cilvēkam ir noskaņojums vai prasības pēc garšām. Šobrīd mēs viņu iekurinām. Jā. Mūsu mērķis viņu iesildīt aptuveni līdz 100 grādiem, paturēt kaut kādas pāris minūtes tā. Un tad mēs liksim iekšā mūsu produkciju, ko mēs šodien gatavojām. Tas ir desas, vai arī, teiksim, citi tas sauc par kupātiem. Un aptuveni 4 stundu gaitā mēs sagaidām ļoti garšīgi rezultāti. Ikvienam latvietim ir kūpinātavas pazīstams. Mēs esam redzējuši pie jūrā, kad zivis kūpina nelielas koku kastītes, ja, tad klasiskais variants ir 3-metrīga trūba ierakt zemē. Ar ko šī kūpinātava pēc būtības ir interesanta un īpaša? Šī kūpinātava pēc būtības tās savas priekšrocībām ir interesanti, tāpēc, ka viņa ir ļoti portatīva, ērta un mājas apstākļos, dārza apstākļos pārvietojama un uzglabājama. Pirmām kārtām viņai nav vajadzīga nekāda rakšanas darba, nekādas trūbas nav vajadzīgas. Otrām kārtām viņa ir nosiltināta, tas nozīmē to, ka viņa ir ļoti energoefektīva. Trešām kārtām viņu var izmantot praktiski jebkuros laika apstākļos, sākot ar lietus vai, teiksim, rudens vai pat ziemā var kūpināt. Ja. Un ceturtām kārtām viņas process ir ļoti ērti kontrolēt, jo mums ir termometrs. Un cik grādos var likt iekšā? Liksim iekšā kaut kur aptuveni pie 100 grādiem, jo tas pirmais moments būs, viņa tā temperatūra nokritīs lejā. Ja, tas produkts faktiski paņems to pirmo karstumu, un tad tā darba temperatūra, tas tad būs robežās starp 80-90 grādiem. Un iekšā mums ir tāda ierīcīta, kas saucās ūdens vanniņa, kuras doma galvenā ir nodrošināt to konstanto procesu, ja mums, teiksim, kaut kādā mieklītiem malka izdeg, vai arī mēs esam sametuši vairāk iekšā, ja, tad faktiski tas ūdens paņems vēl lieko temperatūru, uzstīs burbulīt izskries ārā, un mums nav jābaidās par to, kad ēdiens pazaudēs šos te mitrumu, šos te taukus, faktiski, kas nodrošina ēdienam šo te patīkamo garšu. Šos desas ir mājas apstākļos sagatavots, ja? Jā, tieši tā, pildīts. Liekam iekšā. Uz cik ilgu laiku mēs šo kūpinātavu varam atstāt tagad bez cilvēku piestīšanas, ja ir atrast pareizā temperatūra? Nu, stundu, pusotru. Ja, manuprāt, tā ir galvenā priekšrocība, jo pie kūpinātavas negribās sēdēt visu laiku. Tas, kas ir klasiskajām kūpinātavām. Jā. Visu laiku ir jāpiemet, visu laiku ir jāskatās temperatūru, tu īsti nevar nemaz redzēt. Jā, nu šeit ir visas tās problēmas mēģināts novērst ar šo te energoefektivitāti. Ja, ka mums nav jāsilda apkārtējais gaiss, bet tieši tā produkcija, kas ir iekšā. Kurtavīte tam paredzēta ir, tāpēc viņa nav taisīta šausmīgi liela, tā pašā laikā viņa ir uztaisīta ar tikai vienu šo te ventilācijas atveri, lai varētu ļoti precīzi kontrolēt šo te gaisa plūsmu, kas tālāk nozīmē arī šo te degšanas intensitātes kontroli. Mums ir pagājuši 4 stundas, buku desas ir praktiski gatavs, redzēt, temperatūra ir praktiski 90 grādi, dūma no acīs koši diezgan stipri. Un skatīsimies, kas tur mums tur iekšā sanācis. Nu, lūk, šeit mēs redzam veiksmīgi medību, veiksmīgi iznākumu. Laiku un enerģiju tas prasa pavisam maz, vēl jau vairāk, ja praktiski visiem tas mums ir hobijs un brīvā laika pavadīšanas iespēja. Un faktiski novēlu visiem medniekiem izbaudīt to, cik garšīgas ir paši gatavotas šādas te desiņas mājas apstākļos, kūpinātavās, kas ražotas tepat Latvijā.